Cienījamā sēdes vadītāji, godājamie deputāti, ja mēs skatāmies Satversmi, tur ir teikts, ka Latvijas valsts ir izveidota, lai garantētu latviešu nācijas, valodas, kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem. Vai šī valdība tiek ar to galā? Katras valdības panākums vērtē pēc tā, vai iedzīvotāju skaits valstī pieaug vai samazinās, vai dzimstība pieaug vai samazinās. Pēdējos 16 gados, kad pirmo reizi Valds Dombrovskis 2009. gadā kļuva par premjeru, Latvija ir zaudējusi 25%. Kolēģi, mazliet klusāk. Latvija ir zaudējusi 25% no saviem iedzīvotājiem. Tas ir ceturto daļu. Tā skaitā latviešu ir samazinājušies Latvijā vairāk kā pa 400 000. Procentuāli šīs Latvijas tautas zaudējums, Latvijas valsts zaudējums procentuāli ir lielāks 50 reizes kā 3 gadu karā starp Krieviju un Ukrainu kopā. Procentuāli. Pēc ASV datiem Ukraina un Krievija ir zaudējusi 3 gados apmēram 1 miljonu cilvēku sakropļot, ievainot un krituši. Latvija ir zaudējusi 500 000. Tajās valstīs kopā ir 200 miljoni nepilni, mums ir nepilni 2 miljoni. Starpība bija 50 reizes tieši. Latvija zaudējusi pēdējos 15 gados. Kāda situācija ir lielākajās Latvijas pilsētās atbilstoši šiem Satversmes uzstādījumiem? Šodien variet apskatīties Latvijas avīzē. Iedzīvotāju skaits, latviešu skaits lielākajās pilsētās. Rīgā 47%, Daugavpilī 21%. Jūrmalā 52, Rēzeknē 48. Kāda situācija ir novados? Augšdaugavas novadā 44, Olēnas novadā 47, Salaspilī 51. Kur latvieši ir palikuši? Latvieši ir palikuši Amerikas Savienotās valstīs, Kanādā, Austrālijā, Lielbritānijā, Francijā. Tātad viņi jau ir nogādāti tur, kur mūs aizsargā šo valstu kodola lietusargs. Ja valdība ir pamēģinājusi jau ceturto daļu un ir izsūtījusi šos cilvēkus kaut kādā veidā, kuri jau ir drošībā. Vēl 15 gadi un lielākā daļa latviešu jau būs pilnīgā drošībā. Ja? Teritorija tiek intensīvi attīrīta. Par drošību es negribu šeit terēt laiku, te jau viss ir pateikts, es piekrītu. Šodien arī ir, variet izlasīt Graubas kunga teiktiem, bijušajam Nacionālajiem bruņoto spēku virspavēlniekam, ka vienīgais modelis, ko Latvija var attīstīt, būtu tā kā Šveice, ja tas ir, ka katrs cilvēks ir bruņots. Es vienmēr esmu teicis, ja Somija 300 000, Latvijai jābūt 100 000. To nevar mūsu armija, kurai ir kādi 6-7 000 aktīvajā karadienestā, kur ir liela daļa visādu sekretāru un grāmatvežu, vai 10 000 zemesardzes, no kuriem atnāks labajā pusē. Ja? Tad mēs varētu kaut kādu sadursmes gadījumu, tur 15-16 000. Salīdzinājumā mēs varam pateikt, ka tikai Kurskas apgabalā Krievijas karaspēkam ir vairāk kā 50 000 kareivi. Ja? Bet šādā veidā mēs, protams, neko nevaram atrisināt. Šai valdībai ir palikuši 18 mēneši. Un līdz ar to varbūt arī nevajadzētu sevišķi pūlēties, jo ir vajadzīga pilnīgi jauna valsts uzbūves koncepcija, labklājība. Mums katru gadu, vai jūs ziniet, nāk klāt saslimuši apmēram 4000 vēža slimnieki, 10 gados 40 000. Mums nav kopējā vēža reģistra valstī, mums nav zāļu pietiekami daudziem cilvēkiem, ja viņi nespēja nopirkt šīs dārgās zāles, pietrūkst apmēram 40 miljonu budžetā. Ja? Kur šī nauda paliek, es pateikšu drusciņu vēlāk. Mums nav konkurējušas izglītības. Mēs vēl redzējām 3 stundas slimnieki guļ ārpusē neatliekamās palīdzības mašīnās, ja tad atrast palīdzības mašīnas, jo Stradiņas slimnīcā ir pārslogota šī uzņemšanas daļa, ja tur arī neatliekama nauda. Tas parāda valdības attieksmi pret iedzīvotājiem. Izglītība ir konkurēt nespējīga, gadiem tiek runāts par to, un nevar izglītības ministri atbildēt uz jautājumu, kāpēc mums ir 2 sistēmas - vidusskolas un ģimnāzijas. Mēs zinām, ka ģimnāzijas ir domāts augstskolām. Tā pašā laikā mums nav 8-gadīgas pamatskolas, kur varētu jau 9. gadā orientēt kaut kādai profesionālai arodu izglītībai šos bērnus. Katastrofa ir ar mazajām skolām. Mēs komisijā skatījāmies, cilvēktiesību komisijā, ka, piemēram, skolēnu autobusi, kas tur stundām brauc kaut kur ziemā, tur notiek bērnu piekaušanas, bulingi dažādi, no dažādām skolām tiek savākt dažādi vecuma bērni, un tas viss ir radīts pēdējos 15 gados pārsvarā.
Tagad par klimatu daži vārdi te priecājās. Ja? Jūs zināt, ka tie 18 gigavāti pie Latvijas 0,9 patēriņa. Latvijā nemaz nav tik daudz teritorijas, kur izmitināt. Jānojauc ir pusi varbūt apdzīvoto ciemu, kas intensīvi tagad notiek. Ja? Tātad visa šī klimata histērija, vēja elektrostācijas ir ņirgāšanās par Latvijas iedzīvotājiem, un es jau gribu brīdināt uzņēmējus, jūs visi zaudēsiet savu naudu, jo pašreiz šī būvniecība notiek pārkāpjot vismaz 11 likumus. Tiek pārkāpta satversme, kas garantē īpašumu vērtību vai aizsardzību. Īpašumu kritums tur ir no 0 līdz 50%. Veselīga vide, ko garantē satversme 7–8 km attālumā proporcionāli megavatiem šiem ģeneratoriem elektrības. Skaņā atgādina reaktīvos lidmašīnas rūkoņu. Eiropas Savienības direktīvas par certifikāciju pārbaudot piegādājus netiek ievērotas, ja, jo piegādā no valstīm, kurās netiek aizsargāti ne strādājošie, ne bērni, nekas. Nedaudz par Latviju. Tūkstošiem cilvēku katru gadu iebrauc no mūsu svešām kultūras telpām. Ir tāda augstskola, ISMA, informācijas sistēmu menedžmenta augstskola. Pagājušā gadā 1500 uzņemti, pabeiguši kaut kur drusciņi virs 100. Kur paliek šie 1400? Ja? Šai augstskolai ir Fergānā ir filiāle. Ļoti vienkārši. Jūs iemaksājat 3000. Pēc nedēļas variet šo skolu pamest, jums ir to uz 3 gadiem, jā, formāli likums imigrācijas neprasa neko ziņot, bet to var darīt. Runājot par tautsājumniecību zaudējumu, Air Balticam 118 miljoni, Rail Balticam, protams, miljardos, klimata histērija miljardos, nicinājums pret savu valsts pilsoņiem, slimajiem, invalīdiem, lauku bērniem, skolām un tā tālāk. Palikuši 18 mēneši. Pacietīsim, ja, bet mums ir jāstrādā, lai izveidotu koncepciju un domātu, ko mēs ievēlam pēc 18 mēnešiem. Šeit nekas nav labojams un nekas nav uzlabojams. Paldies!